Mani pārsteidz tas, ka patiesībā opozīcija bija ļoti vāja. Ļoti vāja opozīcija bija budžeta debatēs. Un ja būtu bijusi vēlme kaut ko darīt, tad kur ir darbi, kur ir rīcība, kur ir idejas? Ļoti labi jautājumi. Kur tad opozīcija nāca ar savām idejām? Tad opozīcijai nebija spēka, idejas un piedāvājumi. Un to, ko Armands teica, ka negrib uzņemties atbildību. Jā, patiesībā mēs redzam šajā sasaukumā, kuras partijas tad tikai patiesībā grib uzņemties atbildību, jo pārējās jau negrib uzņemties atbildību. Tā ir. Izskatās, tā ir. Andri, ko tu redzi? Pirmkārt, es uzskatu, ka budžets, kas tika piedāvāts, es to atklāti pasaku, tas ir bankrota budžets, un to es jau teicu arī. Bankrota budžets. Kāpēc? Tāpēc, ka ir 3 gadu cikls, 5,5 miljardi eiro tika palikuši aizņemties tādā veidā, kā aizņemās šī valdība, bez idejas, kā nopelnīt. Es gribu paziņot šeit, ka vispār neviens nepiedāvā ideju, kā nopelnīt Latvijai naudu. Es gribu pateikt, ka es februārī nākšu ārā ar ļoti nopietnu plānu, kā to izskatās 35 gados vispār nav bijis Latvijai. Kā nopelnīt 7 miljardus pretī tam, kā mēs tērējam. Un jūs redzēsiet, ka tas būs piedāvājums reāli ekonomikai, jo ekonomikā piedāvājumi nav, ir zero. Bet viņi sauc skaitļus. Viņi saka, ko ekonomiskā rādītāji. Priekšvēlēšanu retorika. Tā nav retorika. Tas būs konkrēts piemērs, kā nopelnīt ar skaidru aprēķinu, ar skaidru izvērtējumu.